finanšu krīzes laikā 2008. un 2009. gadā. Radošā industrija Eiropā aizvien attīstījās un auga un nodarbināja cilvēkus, kaut arī tradicionālās nozars, jeb industrijas un finanšu sektors atradās tik ļoti saspringtā situācijā. Un tomēr Eiropa ļoti līdztekus citiem augstindustriālajiem reģioniem pasaulē neizmantoja pilnībā radošās ekonomikas iespējas potenciāli tik tālu, kā to izmantojuši citi, kā piemēram ASV tas ir ticis darīts. Lai nu kā, bet pētījumi apliecina to, ka pilsētās un reģionos, kur cilvēku skaits, kas ir nodarbināts radošajā nozarē, industrijā, ja tas ir salīdzinoši lielāks nekā citos reģionos, tad ekonomikas dinamika un arī ekonomikas izaugsme kopumā, ne tikai radošajai ekonomikai, bet arī ekonomikai kopumā, tad šī izaugsme ir ievērojami lielāka. Tad ir daudz lielāka dinamika piemīt ekonomikai nekā jebkur citur. Un Eiropas kultūras galvaspilsētas izrādās ir bijušas tad, kad tās rāda labāko sniegumu, kad tās ir bijuši šie labākie dzinuļi dinamiskai ekonomikas izaugsmē, sevišķi kultūras mākslas jomā, radošās ekonomikas jomā un arī turisma ziņā. Bet tad, un daudz plašāk tas tiek atainots arī atspoguļojas ekonomikā. Eiropas kultūras galvaspilsēta vienmēr ir vietējā, reģionālā, nacionālā Eiropas koncepts un notikums, bet tas ir arī veids, kā Eiropa var rast saikni ar pārējo pasauli, ar pārējo kultūru. Un, kā jau es sacīšu, kā jau šodien tika minēts, Eiropas kultūras kapitālam ir jākļūst par savu zīmolu, un tāpēc tas tam pašam par sevi jau ir ekonomiska vērtība. Un šī ekonomiskā vērtība tā palielinās, pieaug visu laiku, sākot no pirmajiem kultūra kapitāliem un pēdējos 10 gadus, kad pastāvēja šie kultūra kapitāli. Un sadarbība starp kultūras kapitālu un Eiropas institūcijām, un sevišķi Eiropas komisija, ir kļuvusi arī ciešāka un daudz aktīvāka visu laiku. Šodien, kā jūs jau noteikti zināt, tad arī atlase nacionālajā līmenī, kura pilsēta vai kura valsts būs kultūras kapitāla galvaspilsēta šobrīd. Šeit nenotiek tāda nacionāla atlase tikai tā, ka Tallina un Turku tika izvēlēts kā kultūras galvaspilsētas. Bet kā beigās kāds lēmums to lēmumu pieņem Eiropas institūcijas, vienmēr ir tātad tiek pielikti poliņi ar kopīgu risinājumu, bet ņemot vērā šo ļoti ciešo sadarbību starp pilsētu un Eiropas komisiju, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šeit mūsu starpā būtu arī pārstāvs no komisijas šeit Latvijā. Un tā ir Ina Steinbuka. Un es atvainojos par to faktu, ka es nevarēšu sniegt tādu pašu, prezentēt, pastāstīt jums par runātājiem, kā to iepriekšējais sanāksmes vadītājs spēja to darīt. Es domāju, ka daudz no jums pazīst šos runātājus šodien daudz labāk nekā es, bet es esmu tiešām priecīgi, ka man ir iespēja dot vārdu jums, Steinbukas kundze. Labdien, dāmas un kungi! Es gribētu palūgt man prezentāciju vai... Jā. Es tikai pamēģināšu, kā tas strādā.
Šodien no rīta mums bija iespēja paklausīties izcilus runātājus, un viņu runas bija tik poetiskas un tik radošas, ka faktiski ļoti grūti tagad pārslēgties uz kaut kādu vairāk pragmātisku tēmu. Un tāpēc es pateicos mūsu moderātorei par to, ka viņa pieminēja Eiropas krīzi, par to, ka viņa pieminēja, ka Eiropa ir jāmainās, tāpēc, ka viņa pieminēja arī radošas industrijās. Es nosaucu savu, es ceru, īsu prezentāciju radošo industriju lomā Eiropas Savienībā. Tātad, atgriežoties pie tēmas Eiropas krīze, mēs visi tagad dzīvojam taupības apstākļos, ne tikai Latvijā, bet, piemēram, Grieķijā, Itālijā, Portugālē, Īrijā, bet arī Beļģijā, Francijā un citas valstīs valdības domā, kā izdzīvot šajā te taupības režīmā un kā var sakārtot budžetu. Un tomēr šajos te sarežģītajos apstākļos galvenais, par ko tagad rūpējās Eiropas komisijā un katrā Eiropas dalību valsts, ir par izaugsmi. Ja nebūs izaugsmes, nebūs attīstības. Un kā tad panākt izaugsmi tad, kad budžets ir diezgan limitēts? Eiropas Savienība uz to atbild sekojoši, ka inovācijas un radošums ir tieši tas, kas veicina izaugsmi. Inovācijas un radošums var dot nākamo grūdienu tautsēmniecībai. Un ko tas nozīmē? Faktiski gan inovācijas, gan radošums ietver gan tehnoloģiskās inovācijas, un tas varbūt visiem ir vairāk saprotams, bet ne tikai tas. Radošums ir jaunrade, kultūra un arī radošas industrijas. Eiropas Savienības stratēģija 2020 tiek runāts nevis vienkārši par izaugsmi, bet par gudro izaugsmi. Smart growth, ja? Un tātad gudra izaugsme, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā izaugsme ir vērsta uz zināšanām un inovāciju, ka viņa ir balstīta, ka ekonomiskā attīstība ir balstīta tieši uz radošumu, inovācijām, investīcijām. Es jums gribētu atgādināt, kādi ir mērķi Eiropas Savienība un Latvijas līmenī, ko Eiropas Savienība un dalību valstīs, šajā gadījumā Latvijā, vēlas sasniegt 2020. gadā. Es nosaukšu tikai dažus mērķus, kas ir tuvāk šī fóruma apspriede un tēma. Pirmais ir tātad palielināt ieguldījumus pētniecība un attīstība, jo pētniecība ir ļoti tuvu radošumam un inovācijām. Bez pētniecības tas viss nenotiek. Tātad Eiropas Savienība izvirza mērķi palielināt to finansējumu gan no budžeta, no valsts finansējumu, gan privātu finansējumu no 2% tagad līdz 3% no iekšzemes koprodukta. Latvija tie mērķi nav tik skanīgi, viņi ir diezgan pieticīgi spriežot pēc skaitļiem, jo šobrīd Latvijā var ieguldīt inovācijas tikai 0,45% no iekšzemes koprodukta, un tas skaitlis ir ļoti, ļoti maz, zems. Un Latvija tomēr izvirza sev mērķi to palielināt līdz 1,5% 2020. gadā. Nākamais mērķis, ko es gribu pieminēt, tas ir personu skaits ar augstāko izglītību. Un faktiski te Latvijai ir relatīvi labi skaitļi. Aritmētika mums ir laba, jo tagad jau to personu skaitlis ir 30% no attiecīgiem iedzīvotājiem, un to gribētos palielināt faktiski uz 4–6%. Bet es gribētu pievērst jūsu uzmanību kvalitātei, vai tik tiešām visi mūsu absolventi
ir ļoti kvalitatīvi. Es vienkārši gribu atgādināt, ka ir jādomā ne tikai par skaitļiem, cik cilvēku ar augstāko izglītību mēs saražojām, bet ar kādu kvalitāti ir tie cilvēki un kādu reālu atdevi viņi var dot gan Latvijas tautsēmniecībai, gan arī Eiropas Savienības tautsēmniecībai. Un nākamais radītājs, pēdējais, ko es pieminēšu šodien, tā ir nodarbinātība. Jo nodarbinātība arī ir ļoti liela problēma kā Eiropā, tā arī Latvijā. Jāsaka, šobrīd Latvijā, spriežot pēc bezdarba īpatsvara, ir Latvija ir otrais lielākais bezdarba īpatsvars Eiropā pēc Spānijas. Tā kā bezdarbs un nodarbinātība ir savstarpēji saistīti radītāji, tad nodarbinātība arī jāpalielinā būtiski. Un viena no vadošām iniciatīvām Eiropas Savienība, tā saucamais flagship project, 1 no 7, ir Inovācijas Savienība, Innovation Union. Tagad es no tādiem vispārējiem mērķiem gribētu pievērsties tam, kā Eiropas Savienība pievērš īpašu uzmanību tieši kultūrai un radošām industrijām. Šajā slaidā man vienkārši ir uzskaitīti pēdējie Eiropas Savienības dokumenti vai paziņojumi, ne tikai komisijas, bet arī Eiropas padomēs, Eiropas parlamentu tā tālāk. Pirmais, tas ir Eiropas komisijas paziņojums par integrēto industriālo politiku globalizācijas laikmetā. Tieši šajā paziņojumā radošai industrija ir izcelta kā industrija. Tas nav tikai tā kā radošums mūsu, tas nav ne tikai radošums kā tāds, ja, tas arī ir speciāla industrija, kas dod atdevi, kas nodarbina cilvēkus, kas rada pievienotu vērtību un tā tālāk. Uz to radošumu un jāskatās ne tikai, kas saka, poetiski, bet arī pragmatiski. Nākamais dokuments, kur es gribu pieminēt, tas ir Eiropas Savienības padomes secinājumi par kultūras ieguldījumu reģionu attīstību. Un faktiski tas fórums, kurš ir veltīts Rīgai kā kultūras centram 2014. gadā, tas tieši labi saskan ar tiem secinājumiem. Nākamais, tas ir Eiropas Savienības padomes secinājumi par kultūras lomu nabadzības un sociālās iztumstības novēršanā. Starp citu, gribu jums atgādināt, ka iepriekšējais gads bija tieši nabadzības novēršanas gads Eiropas Savienībā, un arī Eiropas Savienība stratēģija 2020, viens no mērķiem ir mazināt nabadzības skaitu gan Eiropā, gan katrā dalību valsts. To es nepieminēju šodien, bet tas ir viens no mērķiem, un kultūra un radošas industrijas spēlē īpašu lomu. Rīcības plāns kultūras joma 11. 14. gadā. Pēdējais, ko es gribu pieminēt, tā ir zaļa grāmata kultūras un radošu nozaru potenciāla īstenošana. Man, diemžēl, šodien nav laika jums izklāstīt, par ko ir šie dokumenti, bet visi tie, kas interesējās, tie visi dokumenti ir, protams, pieejami Eiropas komisija mājaslapā. Vienīgais, kam es gribu tomēr šodien pievērsties, tas ir zaļai grāmatai. Tikai dažas tēzes par radošām industrijām. Tātad radošas industrijās, kā jau bija pateikts šodien, tiešām kļūst arvien nozīmīgākās. Un ļoti pareizi bija teikts, ka krīzes laikā, kad vairākas industrijas, vairākas nozeres piedzīvoja kritumu, radošas industrijas radīja diezgan labus rezultātus. Tātad radošas industrijas ir ne tikai ekonomikā, tas arī ir valsts kultūras identitātes pamats, kas palīdz nodrošināt kultūras daudzveidību Eiropā. Un radošas industrijas ir milzīgs izaugsmes potenciāls Eiropai. Piemēram, tas dod 4,5% no Eiropas Savienības iekšzemes koprodukta,